Sveiki visiem! Šodien iepazīsim Alfa DT2 modernu caurvadu un kabeļu detektoru. Parādīsim, ko tas spēj, kādas ir tehniskās iespējas un pats galvenais, kāpēc tas ir svarīgas arī praksē. Tātad, kas ir Alfa Geo DT2? Mēs redzam, tas ir kabeļu detektors un dažādu caurvadu detektors. Alfa DT2 ir ierīce, kas palīdz atrast pazemes vadus un caurules. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja rakšanas laikā netīšām pārēju elektrības kabeli, tas nozīmē gan bīstamu cilvēkiem, gan dārgus remontus. Ja bojā ūdens vadu vai gāzes vadu, sekas var būt pat avārijas un plūdi. Ar šo lokatoru pirms rakšanas var precīzi noteikt, kur iet komunikācijas un darbs kļūst drošs. Galvenās tehniskās funkcijas, protams, ir sistēma strādā ar dažādām frekvencēm. Darbības frekvences 512 Hz, 8 kHz un 33 kHz. 512 Hz, tā ir ļoti zemā frekvence, līdzīgi kā dziļa zema skaņa, kas aiziet tālu. Tā spēj atrast dziļi esošas metāla caurules, piemēram, vecu ūdensvadu, vairāku metru dziļumā. 8 kHz, tā ir vidēja frekvence, universālais režīms, gandrīz visām situācijām, kabeļiem, caurulēm, dažādos dziļumos. To parasti izmanto, ja nav zināms, kas tieši atrodas zem zemes. 33 kHz, augstā frekvence, kā asa augstā skaņa, kas neiet tik dziļi, bet ļoti labi pieķerās vājiem vai bojātiem kabeļiem, noderi, ja kabelim ir bojāta izolācija vai veci savienojumi. Tas nozīmē, ka operators var pieslēgties starp režīmiem atkarībā no situācijas, dziļi, universāli vai sarežģīti gadījumā. Dziļuma noteikšanā. Alfa DT2 spēj parādīt, cik dziļi zem zemes atrodas kabelis vai caurule. Praktiski tas nozīmē, ka strādnieki var droši rakt, zinot, vai komunikācija ir 50 cm vai 2 metru dziļumā. Tas ietaupa laiku un novērš bojājumus. Darbības režīmi – pasīvais un aktīvais. Pasīvais režīms – ierīce vienkārši klausās, vai zem zemes jau ir signāli, piemēram, elektrības vai radiosignāli. Tas ir ātrs pārbaudes veids. Aktīvais režīms izmanto papildus ģeneratoru, kas ievada signālu vadā vai caurulē, un tad DT2 to uztver, tas ir daudz spēcīgāk un precīzāks. Tātad komplektā šajā visā nāk arī ģenerators, lūk, kastītē, kuru iespēja, protams, pieslēgt visdažādākus sensorus un tādā veidā raidīt to signālu, un ja ievadīt iekšā, pieņemsim, 33 kHz šeit, 33 kHz tur, tad viņš tikai to frekvenci arī ķers, un tādā veidā mēs precīzi atradīsim savu kabelīti. Un, protams, salīdzinot ar ikdienu, pasīvais režīms ir, kā skatīties, vai mājā ir ieslēgta gaisma, bet aktīvais, kā speciāli ieslēgt lampu, lai redzētu vēl skaidrāk. Displeja un skaņas indikācija. Tātad liels LCD ekrāns rāda dziļumu, signālu stiprumu un arī svarīgi virzienu, jo šīs aparāts, kabeļu meklētājs, spēj arī parādīt virzienu, kura iet kabelis. Papildus skaņas signāli, kas mainās, tuvojoties objektam. Tas nozīmē, ka operatoram nav jāskatās tikai ekrānā. Pēc skaņas viņš jau zina, ka tuvojas kabelim, tas padara darbu ātrāku un drošāku. Pati konstrukcija ir ļoti izturīga. Alfa DT2 ir ergonomisks, ērti turams un izturīgs pret putekļiem un mitrumiem. Viņam ir IP aizsardzība. Tātad tas der būvlaukumā apstākļiem, nebaidoties no lietus, dubļiem vai triecieniem. Pirmajā brīdī mēs strādājam ar pasīvo režīmu, redzam ātru elektrības līnijas noteikšanu. Uz ekrāna ir parādās un arī skaņas aktīvais režīms paļauj mums to ātri sadzirdēt un arī ieraudzīt ekrānā. Un kāpēc tad jāizvēlās Alfa DT2? Ar Alfa DT2 strādnieki iegūst. Pirmais – mazāk risku pārāt kabeļus, otrais – mazāk dārgu remontu un, protams, ātrāku un drošāku darbu. Tāpēc šo ierīci izmanto gan būvnieki, gan komunāli dienesti. Tas ir uzticams darba instruments ikdienai.
Gribu arī pastāstīt, kas nāk komplektā šai iekārtai. Viņi nāk principā lūk šādā, es nezinu, ne kastīti, ne koferīt, bet somā, kura atrodas pat iekārta. Ja? Mēs redzam ļoti viegli starp citu. Ja? Un ko es gribu pievērst uzmanību, ja instrukciju, pieņemsim, nav par rokai, aizmugure ir parādīts, ko nozīmē lūk šīs pogas, un te ir diezgan labs paskaidrojums, lai saprastu, ko tas nozīmē un ko tam darīt. Ja jūs pirmo reizi izmantojat lūk šādu iekārtu. Nākošais komplektā ir ietilpst, kā es jau teicu, ģenerators. Tā, tūlīt viņu atvēršu. Ģenerators ir arī slēdzas iekšā un ar vienu podziņu un sistēma strādā. Mēs redzam ļoti smuku LCD ekrānu, ļoti dzīdru un visi skaidrs par, protams, frekvencēm, iestatījumiem. Mēs varam izvēlēties tas pašas frekvences, pa ko es biju stāstījis iepriekš. Te mēs varam izvēlēties šāda veida, ja, kāda viņš strādās, un kanāli un tas lietas. Tāpat varam izmantot arī pogas. Ja. Poga atpakaļ, home, viņš maina to visu. Te ir izvēlni frekvencēm. Izslēgt šāda poga. Tāpat viņam ir lādētais, ja. Lādētais nāk komplektā. Mēs varam izmantot viņu iesprāzot iekšā, bet pieņemsim, ja jums akumulators ir izbeidzies, tad jūs mierīgi viņu var izmantot arī no strāvas, ja jums ir blakus ir kāds strāvas padevējs, ja, rozetē vai ģenerators. Nevis šis ģenerators, bet kas ražo elektrību. Protams, ar kuru palīdzību jūs varat viņu uzlādēt. Plus ports, ja, kur jūs varat saslēgt jūsu klemes, ja, tā kā ieliecam iekšā, saslēdzam un darbojamies. Tāds, lūk, ir komplekts, protams, ir nāk šāda klema, ja, jūs redzat, jums ir pieņemsim apkārt stabam vajag vai vadam, jūs viņu uzliekat uz trubas, tādā veidā jūs iegūstat informāciju. Nākošais ir zemējuma kontūrs, kas arī ir nepieciešams, lai mēs varam, protams, tas ir nepieciešams tehniski, jā, lai viņš varētu tā kā strādāt. Un parastās klemes plus un mīnus, jā, tā kā viss nepieciešamais šeit ir. Signāli, skaņas signāli arī ir, to jūs varat dzirdēt gan arī pašu receiveru, jā, tas lūk šitais, vai arī ģeneratoru. Šeit ir tas pats, šeit ir uzlādes ports, te mums ir savienojums ar izejā, kā saka, savienojums ar iekārtu un tādā veidā jūs darboties. Un plus skaņas režīmi un tā, es tūlīt arī ieslēgšu ekrāniņu. Ekrāniņš arī ļoti dzidrs un lūk, izskatās viņš šādi. Tā kā iekārta ir, protams, cita līmenī, kā saka, profesionāļiem paredzēta un ne tikai. Tas bija pārskats par Alfa DT2 lokatoru, kas palīdz atrast pazemes vadus un caurules, pasargājot gan cilvēkus, gan infrastruktūru. Ja vēlaties uzzināt vairāk vai iegādāties ierīci, links būs aprakstā. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajā video. Atā!